Šajā video es parādīšu, kā pieaudzēt valdziņus no iepriekšējās rindas pa labi un pa kreisi. Tātad izvedam valdziņus pēc raksta, kas mums ir nepieciešams, un tad ir jāpieaudzē, piemēram, valdziņš no iepriekšējās rindas pa labi. Kā mēs to darām? Lūk, šeit ir pārstaipiņš iepriekšējā rindā, ja? Adatiņu ieduram no priekšas uz aizmuguri un uzceļam šo pārstaipiņu uz kreisās adatas. Lūk. Un izvedam šo valdziņu aiz priekšējās sieniņas labiski. Un ir pieaudzēts viens valdziņš no iepriekšējās rindas pa labi. Kā pieaudzēt valdziņu pa kreisi? Šis ir pārstaipiņš. Ieduram adatiņu no aizmugures uz priekšu un uzceļam uz kreisās adatiņas. Un izvedam šo valdziņu aiz aizmugurējās sieniņas labiski. Un ir pieaudzēts viens valdziņš no iepriekšējās rindas labiski pa kreisi.